Šī ir brāļa Branhama un māsas Džordžijas Brūsas privātā saruna, kas tika ierakstīta Džefersonvilas dievnamā, dievkalpojuma dziedāšanas laikā, pirms tika sludināta svētkruna šedevrs 1964. gada 5. jūlijā. Viņš atsaucas uz šo sarunu svētkruna šedevrs 57. rindkopā. Tajā laikā es apmeklēju tevi slimnīcā, un es visu laiku biju lūgšanā, lai Dievs neļauj tev nomirt, jo tu esi ļoti vajadzīga draudzei. Lūk, es tevi pazīstu, es zinu, ka ar tevi viss būs kārtībā, māsa Brūsa. Es ticu tam no visas sirds, saproti? Māsa Džordžija Brūsa saka: brāli Branham, vairāk par visu es vēlos to pārdzīvojumu, ka es esmu apzīmogota svētajā garā, un ja vien Dievs atklās to tavai sirdī. Es no visas sirds ticu, ka tu esi īstena no augšas dzimusi ticīgā māsa Brūsa. Kā gan tas gars varētu vienkārši aiziet prom? Kad tu esi slima, tu kļūsti nogurusi, un tu esi nervoza tipa cilvēks. Māsa Brūsa saka: jā, redzi, un tu visu, ko sadomājies, saproti par visvisādiem sīkumiem, un tas vienkārši turpina augt lielāks abos virzienos. Tev sirdī iegūstas kā cilvēks, tu gribi par viņu lūgt, tu piecelies un lūdz. Tu nespēji nomierināties, kamēr tu nepalūgsi par to cilvēku. Tāda tu esi. Pēc tam paskaties no otras puses. Sātans var parādīt tev kaut ko tādu, un no šīs puses saproti, tu esi daba, un Dievs darbojas, un Sātans darbojas. Tad, kad Sātans cenšas panākt, lai tu notici, ka tu neesi, saproti, tas sāk augt lielāks, un varbūt tās un šitas saproti, neskaties uz sevi, māsa Brūsa, atceries. Es grasos par tevi palūgt. Es neesmu tā cienīgs, es aizdomājos, ko es darītu, ja šobrīd šeit sēdētu Jēzus Kristus, un ko darītu viņš, ja viņš būtu šeit. Viņš uzliktu tev savas rokas ar savu lielo ticību, saproti, un tu kļūtu veselā. Nu, es aizdomājos, es esmu grēcinieks, es neesmu viņš, bet es esmu šeit, lai pārstāvētu viņu. Un atceries, lai gan es esmu grēcinieks, bet Dieva priekšā es neesmu grēcinieks, un tu arī nēsi. Tur atrodas asins upuris par mums. Dievs mūs pat neredz. Viņš dzird mūsu balsi, bet viņš redz Kristus asinis. Tur jau tā lieta, saproti. Viņš redz sava dēla asinis. Tā ir mūsu balss, Kristus asinis. Tādējādi tas ir Kristus, kas runā caur mums ar Dievu. Tāpēc mēs vairs neesam grēcinieki. Mēs esam kristieši. Es ticu, ka tu esi neviltota kristiete. Es atceros to lietu. Māsa Brūsa saka: es tik daudz kļūdos un tik daudzas reizes izgāžos. Tieši tāpēc Kristum bija jānomirst, lai tu ar savām kļūdām, lai tas netiktu piedēvēts tev, saproti. Viņš paņēma tavas kļūdas. Tava vēlēšanās, kas ir tavā sirdī, ir kalpot viņam. Māsa Brūsa saka: jā, labi, tieši par to viņš nomira, lai tu varētu kalpot viņam, saproti. Tavas kļūdas netiek skatītas, netiek piedāvētas tev, saproti. Viņš ir tavs izpirkums, viņš ir tavs upuris par grēku, tavi grēki nav zināmi. Tu neesi grēciniece Dieva priekšā, Kristus paņēma tavus grēkus un kļuva par tevi, jo tava vēlme ir kalpot viņam. Māsa Brūsa saka: bet man nekad nav bijis tāda pārdzīvojuma, ka es esmu piepildīta ar svēto garu, uz kuru es varētu balstīties. Labi, pievērs uzmanību šim. Parasti cilvēks ir dzimis grēkā, dzemdināts netaisnībā, nāk pasaulē runādams melus. Tāda ir cilvēka daba. Tāda bija tava daba. Reiz tā izmainījās. Bet kas to izmainīja? Māsa Brūsa saka: Kristus. Te nu tas ir, māsa, saproti, tas ir tas, kas dzird manus vārdus un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet jau ir. Pagātnes laiks, iegājis no nāves dzīvībā, Svētā Jāņa 5:24 saka Jēzus, saproti. Tā ka tu esi kristiete, māsa Brūsa, es esmu vērojis tavu dzīvi, esmu apskatījis tevi būdams vīzijā, un es zinu, ka tu esi kristiete, saproti. Nav ne mazākās, redzi, es esmu tavs gans, tā teikt, lai tev palīdzētu, saproti. Ja manā prātā būtu kādas šaubas, ja es domātu, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, es tev to pateiktu, māsa Brūsa.
Bet vai tavā pārdzīvojumā ir kaut kas nepareizs starp tevi un Dievu? Cik nu man par to ir zināms, māsa Brūsa, nekā tāda nav. Nekā tāda vispār nav. Mēs palūksim. Māsa Brūsa saka, protams, es nomiršu, jo Dievs neparūpēsies par manu sirdi. Tu nemirsi, es nedomāju, māsa Brūsa. Ja tā tas ir, tad tas ir apslēpts no manis. Dārgais Dievs, šī parastā sieviete ir vienmēr darījusi labu. Viņa ir tikpat nogurusi kā stirna senajos laikos. Tagad ir laiks, kad ar viņas sirdi ir ļoti slikti. Bet vai tavs vārds, uz kuru mēs paļaujamies ar visu savu dvēseli un prātu, nesaka, ka tiem, kas mīl tevi, visas lietas nāk par labu? Tad tam noteikti ir jābūt tā, ka tu dari kaut ko tādu, par ko mums nav ne jausmas. Tas viss ir uz labu, jo viņa tevi mīl. Un tā tam mūsu visu ganam kungam Jēzum. Un viņa vārdā es uzlieku savas rokas savai māsai. Lai Dievs, kas radīja viņu un atveda viņu šo zemi, lai viņa gars, kas aizīmogoja viņu no visām pasaules lietām, lai viņa būtu tava kalpone, lai viņš dziedina viņas slimo ķermeni un padara viņu pilnīgi veselu, jo viņa ir vajadzīga mums kalpošanā, kungs. Es uzticu viņu tev ar šo ticības lūgšanu. Manas rokas ir uzliktas viņai, lai identificētu mani ar šo lūgšanu, lai sacītu šim kalnam, Jēzus Kristus vārdā, kusties, lai mūsu māsa dzīvotu Dieva valstībai un Dieva godam. Turpinājumā fragments no svētrunas šedevrs, kurā brālis Branhams atsaucas uz šo sarunu. Lūk, mēs redzam, ka izveidojās pirmsplūdu pasaule, un viss tika iznīcināts, jo noslēgtās derības bija noslēgtas ar nosacījumiem. Ja jūs nedarīsiet to, vai ja jūs darīsiet šito, Dievs, šis varenais skulptors redzēja, ka cilvēks nespēja ievērot derību. Viņš to vienkārši nespēja. Tas nekādi nav iespējams. Pirms neliela brīža man tur istabā bija pārunas. Es runāju ar vienu sievieti. Viņa tagad ir šeit, viņa sacīja, bet brāli Branham, man ir tik daudz visa, par ko es zinu, ka tas ir nepareizi. Un tā ir dievbijīga sieviete. Es sacīju, bet paklausies, māsa, neskaties uz sevi. Svarīgi ir tas, kāda ir tava vēlēšanās un ko tu mēģini darīt. Un ja tu patiešām mīli to kungu, tu centies kalpot viņam no visas tavas sirds, tad tavas kļūdas ir apslēptas kunga Jēzus asinīs. Saprotat? Viņš ir uztaisījis ceļu. Tāpēc tagad viņš sāka vest cilvēku prom no viņa derībām, kas sacīja, ja tu darīsi, tad es darīšu. Un viņš to sāka ar vīru, vārdā Ābrahāms, un iedeva Ābrahamam bez nosacījuma derību. Katru reizi, kad viņš uzsāka šedevru, Sātans tika tam klāt, jo vārds. Taču, kad viņš sāka ar Ābrahāmu, viņš pateica, es to jau esmu izdarījis. Lūk, tas ir bez nosacījuma. Nevis, ka, ja tu darīsi, tad es darīšu, bet gan, es to jau esmu izdarījis. Un tā, viņš, skulptors, bija apņēmies, ka viņam būs šis šedevrs.